Kas tad nu īsti šis te tāds ir? Šis te ir Seat Alteka, kuru mēs redzējām pavisam nesen, aizvadītā gada oktobrī Parīzes auto izstādē, kur viņu varēja apčamdīt. Tagad viņš ir šeit jau Latvijā. Nu, jā, tāds nu viņš ir. Un ja mēs velkam paralēlis ar viņa mammu Volkswagen grupu, tad tāda interesanta paskata Volkswagen Tiguan. Saņemot atslēgu auto brauc salonā un noejot lejā pagraba stāvā pēc šī automobīļa, uzreiz kļūst skaidrs. Man viņš patīk. Es pieļauju domu, ka tas, protams, ir gaumas jautājums, un kāds teiks, fuj, kā tad tādā vispār var kāpt iekšā? Nu, jā, man patīk. Un ko tagad? Manā izpratnē automobīls ir smuks ne tikai no ārpuses, bet arī no iekšpuses. Tieši tāds pats ļoti harmoniski, jo arī šeit viss ir ļoti tāds asketisks, atturīgs, precīzs, pareizs, bet tāpat laikā, mūsdienīgs, moderns, un tas ļoti labi saskan. Lai paskatītos, kas dzīvo šeit, ir jāceļ augšā vāks, un vāks ir, tāds ritīgs. Tātad tas liek domāt, ka arī automobīls pats nav nekāds vieglais. Tur vajag nopietnu dzinēju, lai tādu dabūtu iekšā. Kaut kā tā. Šeit arī ir nopietnas dzinējs. 2 litru turbodīzelis. Ļoti labs dzinējs, droši vien jau, ka pazīstams arī no citiem automobīļiem. 150 zirga spēku un sūdzēties par jaudas trūkumu vai kaut ko tam līdzīgi absolūti te nevar. Taču, kamēr mēs esam šeit zem smagā pārsega, varam vien iedomāties, kā tas ir braukt ar šo pašu automobīlu, ja šeit ir 1 litra benzīna motoriņš ar 115 zirga spēku jaudu, kāds arī ir pieejams. Tas tieši ir tas variants, kad automobīļa cena ir gandrīz 20 000. Vēl bez viss tā ir arī 1,4 litru benzīns un dažādas variācijas par šo, bet jā, tāda ir tā modeļa gamma. Vadīt šo auto ir ļoti patīkami, viss te ir kārtībā, stūri klausā, viss ir ļoti viegli aizsniedzams, ļoti labi pārskatāms, bet ir kaut kas rada teju vai tādu zināmus mazvērtības kompleksus cilvēkam, kurš uzskatīja līdz šim, ka viņš prot braukt ar manuālo pārnesumu kārbu. Šis te izskatās glīti, bet nezinu, kā un kāpēc ar mani tas viss draudzēties kopā negrib, jo dzinējs mēdz izslēgties līkumā, mēdz noslāpt kaut kur sākot braukt un, vārdu sakot, kaut kā man neizdevās ar šo sadraudzēties, tāpēc personīgi es balsoju par automātisko pārnesumu kārbu. Vai arī otrs variants mēģināt ar šo te iepazīties ļoti, ļoti tuvu un tad dzīvot draudzībā un saticībā ilgi un dikti. Jo diez vai Seat un Volkswagen grupas konstruktori būs uztaisījuši kaut ko nederīgu. Vispārējais te ir ļoti glīti, redzamas lietas, ar podziņām uz stūris, protams, var regulēt teju vai visu, ko vien var, un arī multimediju centru lielo šeit pašu vidu var saslēgt kopā ar jebko, klausīties muziku un gandrīz vai dziedāt karaoke. Šeit vēl pašā apakšā ir ļoti labs izgudrojums tiem, kam ir telefoni, kas to atbalsta, tad šeit var bez braušanas pie vada viņus uzlādēt. Šis auto, ņemot vērā, ka ir pilnpiedziņas automobīls, noteikti noderēs gan makšķerniekiem, gan medniekiem, gan tiem lauciniekiem, kas var atļauties šādu te auto, bet arī izmēru ziņā tas ir ļoti labs ģimenes automobīls. Te mēs redzam tačkas riteniem, rezerves riteni. Mēs redzam visādas lietas, kas ir nepieciešams dodoties ceļā. Jāiztaisa šo te vārtiņu ciet. Te ir pietiekami daudz vietas ceļu somām vai ābolu kastēm vai kartupeļu maisiem. Un ar vieglu rokas kustību mēs varam šo te visu pasākumu padarīt
Kaut vai nāc un dzīvo. $30,000 par šādu prieku. Man liekas, ka tas nav daudz, ja to var atļauties, jo auto patiešām ir gan paklausīgs, gan izskatīgs. Nu, dosimies, ka sniega kalnos. Tur arī baudīsim ziemu. Kā būs vasarā, to redzēt. Tagad jāizmanto tas, kas ir.